Var saukt arī par Keniju, nu tur vispirms viņam pašam būtu jāpavaicā, kurš no vārdiem, uzvārdiem būtu visbiežāk lietojamais un komandu sastāvi, nu neskatoties uz manis pieminēto intensīvo kalendāru, Adriāns Guļa iespējams satraucas par savu amatu. Viņš ir izīrētais vārdsargs no Audas, faktiski 3. hierarhijā, bet Alvis Sorokins, kurš šodien atgriežas uz rezerves solni pēc savainojuma, Nikita Parfjonovs, kurš lieliski nosargāja vārds par TRFS, kaut gan arī nemaz tik daudz darba viņam nebija, bet no sausā spēle paliek sausā spēle. Šie divi vīri šodien noraudzīsies, kā klāsies Kristaram Bitam vārtos, bet kopumā Andris Rihards uztaisīs atkal pamatīgu rotāciju šajā ziņā. Viņš pat pārspējis Ervinu Perkonu, kuram patīk pamainīt 5 spēlētājus. Rihards pēc panākuma par TRFS noņēmis 6 no tā pamatsastāva, kurš pirms 4 dienām triumfēja. Nu, un tā vienkāršojot to izmaiņu buķeti, ko ir veicis Andris Rihards. 5 spēlētāji, kuri nāca uz maiņu par TRFS, visi šie 5 spēlētāji šodien starta 11. plus vārdsargu maiņa. Kristers Bita pirmo reizi palīdzēs Metas komandai virslīgā. Ierastais Riharda variants šajā sezonā. Aizsardzības centrā Kārlis Vilnis, komandas kapteinis ar 4. numuru. Džeksons gar vārtiem jau ir bīstami, jau Bita paglāja. Centrējums un lieliska iespēja. Marko Regža 1 sitiens, 2 raidījums. Pirmajā gadījumā asāk virzījās Regžas virzienā. Lūk, šeit tikai, kā saka, jāpieliek galva, mazliet jāpārvirza. Un tagad par TRFS 0 aizsardzībā. Nu jau trešdaļa spēles, vairāk nekā trešdaļa spēles par Rīga arī dzen izturēt uz 0. Džeksons Keniju, viņa sitiens no distances, viegla bumba. Bumba rokās Bitem. Pa kreisi, Ivans Erkjāga, jābūt centrējumam. Centrējums seko, tagad cīņa. Ivo Minkevičs augstu izlēc bumbu, atlec pie Peņas. Peņa nesavalda bumbu un Vasilijs Mordatenko aizsūta futbolus uz ģērbtuvēm. Tāds mazais smieklīgais fakts. Bet Rīga ne līdz smiekļiem. Šobrīd Rīga ir vajadzīga uzvara. Contreras sūtīts laukumā, lai pastiprinātu Paulu Edvardu. Tikai atspēlē tuvākiem un skatās, ko izdomā Senegālietis Angoms. Tas pat neparasti, ka brazīlietis Jurkovskis vai nospiedies Rīga zaļu baltos. Vēlreiz Alans Kangars, tagad Džeksons Bitem uz brītiņu izlaiž bumbu, taču jau ar nākamo sekundi to satver savās rokās. Diopam pietrūkst efektivitātes. Bet te gan viņš sagaida Grabovska kļūdu. Meisa Diops piespēle Contrerasam. Contreras, Peņa, sitiens klasiskais grieztais Regžā. Vēl viens sitiens būs vai nebūs. Contreras bumbu vārtos, 1-0, 71. minūte. Un kā priecājas šeit Rīgas Soliņš, šit kā būtu tiešām ārkārtīgi svarīgu turnīru uzvarējuši. Rīgas Soliņš burtiski eksplodē, tas parāda, cik smagi nāca, bet labi atnāca Rīga. Pārsvars šis spiediens rezultējies gūtajos vārtus, un treneris Adriāns Guļa ir uzminējis ar maiņu. Vārtus gūs tieši uzmainītais spēlētājs Antoni Contreras. Un starp citu šķiet, ka tieši Ramires arī kaut kur jau tur gatavojās doties laukumā, gatavojās ģērties. Katrs spēlē pēc savām iespējām un meta 2/3 no mača saglabāja bez ārtu neizšķirta. Aleksandrs Molotkovs varbūt tagad pēdējās minūtēs arī biežāk loģiskos brīžos pieminēs šo puriņu. Lūk, arī pirmais seifs viņam. Centrējums, sitiens ar galvu. Ankrā. Contreras, nu šeit jautājums, vai Rīga panāks 2-0 pirms sākas kompensācijas laiks, un tur var tiešām padarpsēt vēlreiz Peņa. Bite tver bumbu. Traucē, taču netik cieši, un iziet šī tālā piespēle. Vilnis šoreiz labojas, teicami, atroda Baikamarā, un jau Grabovskis tūsot laukumu. Grabovskis apspēlēs atsacis sitiens! Ak, tu dieniņās, cik tur mums pietrūka, lai rezultāts kļūtu 1-1, 84. minūtē. Nē, palūkojam, šeit apspēlē viņš. Šķiet, ka Ibrahimi un sitiens. Pie bumbas Rudolfs Kļavinskis. Viņš go vārtus par TRFS, vai tagad izcelsies ar
Rezultatīvo piespēli, augsta bumba, ir iespēja Kangars, sitiens pa vārtiem, vēlreiz Kangars, 1-1, 1-1 meta, šoreiz meta solis skrien laukumā, Alans Kangars, 1-1 spēles galotnē Rīga riskē kārtējo reizi zaudēt punktus sezonas sākumā, kas notiek ar mūsu vicečempioniem. Adrians Guļa met roku savu futbolistu virzienā, ko jūs darāt, saka viņš. Par vēlu to runāt, par vēlu pārmest, te treniņos ir jāstrādā. Vēl ļauj spēlēt, un šis iespējams ir pēdējais uzdrukums. Diobs! Un bez izgudrošanas Ivo Minkevičs autā. Viss parāda uz centru. Katastrofa Rīga komandai, katastrofa Adrianam Guļam. Sit viņš manā klātbūtnē. Jā, te krīt viss, kas te Rīga treneris sit ar kāju pret šī mākslīgā laukuma.